kampīšana. O! Šīs ir mūsu pēdējās brokas. Maize ir aptildusies. Ēdam salātus. Tur arī vairs neiet iekšā. Sarkanā fanta. Bijām domājuši, ka citādāk garšo, bet nu labi. Aizvien maize, un jau 3 dienas vecais sieriņš. Bet nu, ēst kā var. Vēl palikusi desiņa. Maza desiņa. Tā kā maize iekšā, tur arī. 16 šķēles ar maizi. Kausētais siers. Kausēts stingrais siers. Gabaliņos. Un tas ir salātiem. Mums ir plāns tāds, ka mēs esam sapakojušies, izrakstīsimies un iesim uz peldbaseinu. Esam pie peldbaseina. Un lieskojamies līdz līdmašīnai. Ko mēs šeit atrodam? Ļoti dziļš. Es tagad mēģinu normāli nopeldēt. Jā. Man nevar piecelties kājās pilnīgi. Ļoti dziļš. Šeit ir tieši šitik dziļš. Tā kā tu stāv kājās līdz vidupam. Kādi komentāri? Kas jauns noticis? Pēdējā diena. Izbaudām kempinga baseinu. Šeit karsti ir īstenībā daudz plašāk kā pie jūras. Ir tāds karsts, bet viņš var atvēsināties bez salskārtas. Man kā patīk salskārtas. Šeit ir mūsu džeks, kuram ir gara vize, un kur kaut kur ir divi sīkie. Kur ir, tas viss ir no ģimenes. Mēs te plānojam pavadīt 1 stundu, un tad jau taisīties braukt uz termīnī galveno stāciju. Aiziesim pie zaķa. Redzās tas ieliskais kempings. Tiberkemping. Šis ir zaķis. Čau! Tātad pēdējās stundas, lai atvadītos no Romas, mēs pavadām pie baseina kempingā. Sauļojamies, cenšamies iegūt iedegumu, kuru šeit, kā jau pa 3 dienām ievērojām, nav iespējams iegūt. Mēs tikai uzsildām iedegumus. Tad, baseins ir ļoti klorēts. Viss ignorē likumu, ka šeit nedrīkst lekt, tāpēc tiek lekt gan galmuļkās un galviņas, kā nu katrs prot. Mēs, kā jau īsti latvieši, izmantojam iespēju aprunāt citus, ka viņi nesaprot, ko mēs sakām. Jā, mēs parasti tas bija labi. Neliekas, Tiešā reportāža no bagāžnieka. Mēs esam iemesti kā zaķi tādā būrī. Jā. It kā mums tur teica, vai nu mēs sēžam aizmugurē, vai arī mēs braucam ar nākamo reizi. Mums ir līdmašīna, mēs nevaram tā kā žavēti. Jā, tad mēs sēžam aizmugurē pašām. Mēs baidamies, ka te varētu attaisīties durvis, jo es bišķi nespēcīgi aiztaisīju. Pa pusē starp durvis. Bet visi laimīgi, ka sēž, mēs tupam. Stāvēt kā zaķi būrītis. Labi, stāvam kā zaķi būrī labāk. Un uz valdzēn tupu. Zaķis būrīs sēž. Labi, nākamā translācija varbūt no termīnī. Jā, varbūt neagrāk. Ok. Kaut kas interesants gadīsies. Jā, labi. Arā. Zaķis nodarbojās ar nelegālismu. Mēs pārvadīsim nelegāli Jāņa krēmi. Kāpēc nelegāli, legāli? Legāli, jā. Viņš tiek ievadīts mazākā pudelītē. Krēms maksāja 18 eiro.
Mēs vispār šajās brīvdienas esam baudījuši pa dārgo. Tad citu, jā, mēs braucam tagad uz Flaminio un pēc tam uz... Nē, Flamini, ja? Termīnio un pēc tam uz Termīni. Un pēc tam uz Termini. Un no Termīni uz Čempeļo lido. Jā. Atrod vārdiņu. Nevaram izdomāt braukt ar autobusu vai vilcienu no Termīni uz Čempeļo. Tad izdomāsim. Aiziet. Čau! Esam nonākuši uz ostas. Mēs jau grasamies doties uz mājām. Mums ir minūte. 20. Minūtēm 20 esas ir gaits. Ka mums ir jābūt jau tā visā tā lielā līdzot. Mums ir aizmērts atveļa. Ārā ir karsts kaut kur 30 grādi. Vairāk. 33. Starp citu visu dienas nekur nebija uzrakstīts, cik grādi ir ārā. Viņi tikai naktī uzrakstīja. Naktī tikai, jā. Naktī 22 vakarā. Jā. Tad likās, ka vairāk. Likās, ka vairāk, jā. Jā, likās, jā. Padzērām saldējumu kafiju par 2 eiro, vai garšīgāk. Paēdam zemūdeni, kur bija iekšā. Par 4 eiro. Baigi sausā. 4,30 sausa, maize, fetas sies un tomāts. Tas ir 4 eiro. Sēdējām blakus restorāna galdiņiem, bet blakus otrā pusē sētiņai, jo mēs nelājam, bet citur sēdē. Nekās pie parastiem cilvēkiem arī ir forši sēdēt. Nu, tieši tā. Jā. Ko, laižam uz Rīgu? Nu, laižam uz Rīgu. Laižam uz Rīgu.